Es zinu, ka, protams, kaķi laiza olas, ka viņiem nav ko darīt, bet, es aizgāju izdurt caurumā. Man nav tiesība beigt to, ko es esmu iesākusi. Kā es kuru ar tādu? Ar naudu ir tā. Ir labi, ka viņa ir, nav labi, ka viņas nav. Neraust to driķernāc, tik iekšā. Mēs Liepājā neraujam galotnes, ja? Ko tad jūs ieraujat? Es atrodu ar -2 kilogramiem. Podkāstu Kā es piedāvā Big Bang. Čau, labdien, esiet sveicināti podkāsta Kā es 2. sezonā. Mani sauc Kristīna Stākena, raidījuma vadītāja nav nomainīta. Kačing, tad jau man ir paveicies. Kas tad tur notika par to mēnesi, kamēr mēs netikāmies? Nekas tāds, nekas īpašs. Nokrita valdība, piedzima valdība. Es biju Grieķijā atvaļinājumā, es sastādīju dārzu, es starp citu izdūru arī caurumu degunā. 16-gadnieces sapnis beidzot piepildījies. Es zinu, ka, protams, kaķi laiza olas, ka viņiem nav ko darīt, bet, es aizgāju izdurt caurumā. Caurumā degunā caurumu. Es arī sastādīju dārzu. Ārkārtīgi lepojos, un tagad pusmūža krīzē, tas laikam ir tikai normāli. Vēl es biju kādos 144 000 kultūras notikumu, kurus es centīšos jums atreferēt 15-20 minūšu laikā. Bet es zinu, ka man tas neizdotos. Bez tā, ka Kā es 2. sezonas sākas un nāk ar atbalstītāju, jeb ar lielu draugu, kas ir Big Bang, un liels paldies jums par to. Jūs varat iet Big Bang mājaslapā un atvērt kontu tikai dažu minūšu laikā, protams, pārbaudīs jūsu identitāti, un starp citu par savu konta atlikumu jūs saņemsiet 2% gadā, vai nav lieliski? Jūs vienkārši sēžat un sākat pelnīt naudu. Lūk, īsumā. Es pēc jums ilgojos, es pēc jums nenormāli ilgojos, un es zinu, ka vismaz tie 5 cilvēki, labi, 20, 25 vai 30, kas man uzrakstīja, un redz, raksta vēl noprojām. Kad būs Kā es? Pirmdien būs. Jā, daudz rakstīja, ka man nav tiesība beigt to, ko es esmu iesākusi, vai ne? Citi pierada jau pie podkāsta Kā es. Jāpadomā par investīcijām vispār. Ja? Jāpadomā par investīcijām un par to, ko mēs investējam un sējam citos. Proti, es biju dažādos notikumos, kā jau es teicu, un viens no tiem bija Ingas Grensbergas grāmatas atklāšanas pasākums, kurā es satiku brīnišķīgo rakstnieci Lauru Vinogradov. Es satiku slavenos alpinistus Kristīni un Kristapu Liepiņus. Un ziniet, ko viņi man saka? Kristīna, tev labs podkāsts. Kad būs tavs podkāsts? Kristīna, tev vajag to podkāstu. Un Kristaps Liepiņš saka, zini, nākamreiz, kad tu tik ātri runā, atceries, es arī skatos. Un ziniet, kas ir? Tas ir lielākais kompliments. Tas mazais pagrūdienis komentārs, tas reizēm tevi pavirza uz to, ka tev jāturpina. Tāpēc es turpinu 2. sezonu, un mēs sāksim ar kultūras sūkli. Es esmu sasūkusi kultūru nenormālos apmēros, ja? Kā jau es jums teicu, tas ir pilnīgs ārprāts. Un dažas lietas, ko es jums gribu ieteikt uzreiz, pirms tādas baigās izmeklēšanas un atreferējuma, noteikti izdariet tā, ka aiziet uz Veldes radošo kvartālu, kas ir tur Matīs ielā, tur ir Filipa Šmita izstāde. Noteikti aiziet noskatīt to. Jūs sapratīsiet, kāpēc, kad aiziesiet, tāpēc neprasiet un varat pameklēt. Vispār Veldes kvartāls nenormāli atdzīvojies, tur daudz tādas kafejnīciņas un krodziņu, un tur arī forša bija tāda tā kā biblioteka, grāmatnīca ar ārzemju grāmatām, kur var gaidot kafiju, piemēram, uzspēlēt šahu vai dāmretu, ko jūs mākat, vai ne? Kamēr tu uztājies kafiju, tur ir tāda forša jaunieša laba atmosfēra. Runāt par kultūru sūku, kā jau es teicu, es biju kurortā, ja, es biju Grieķijā, un es izlasīju Leldes Kovaļovas grāmatu Stalkeri. Un vispār es nesaprotu, Lelda, kāds sakars klusie kaimiņi bija vienkārši nervus stingzinošs. Stalkeri ir vēl nervus stingzinošāks stāsts. Tiešām izlasīja vienā elpas vilcienā. Raiti uzrakstīts, sižets vienkārši tāds samudžināts, tur laiks, šitāds laiks, nevar saprast, kuras sievietes galvā tu esi iedomātās vai īstās un tā tālāk tā joprojām. Un, protams, lika aizdomāties par to, ka kāds var novērot manu māju. Man tagad bail vienai pašai palikt mājās. Lelda, ko tu izdarīji ar mani? Labi, ka to grāmatu lasīju kurortā, tad tas kaut kā noņēma to spriedzi, vismaz saules staros nedaudz tā spriedzi pakusa. Jā, ļoti labs atvaļinājuma lasām gabals, noteikti izlasiet šo grāmatu. Vēl man noteikti gribas parunāt par Indrāniem jaunajā Rīgas teātrī. Indrāni ir Garda Lapoškas, režisora, jau 2. iestudētā izrāde tur. Un ejot uz Indrāniem, es domāju, ko es tur par to latvietību, un tas jau viss tur tāds redzēts, un paudžu konflikts, un viss ir kā zināms, un Blaumans Latvijas kultūras kanonā, protams, iekšā. Un it kā jau nav slikti atkārtot kaut ko tu zini, bet tas veids, kādā Gards Lapoška to ir uztaisījis kopā ar brīnišķīgo jaunā Rīgas teātra komandu un visu komandu, kas strādā gan pie scenogrāfijas, gan pie tērpiem. Protams, pilnīgi neatvairāmā Baiba Broka un Znotiņš. Un, protams, arī Toms Harjo. Man vienkārši aizrāvās elpa no tāda vispār zināma visiem
stāsta, kas runā par mums un par mūsu paudzēm, par mūsu vērtībām, par vērtību sadursmēm un par to, kā mēs kopjam vai nekopjam to, ko ir aizsākuši mūsu vecāki senči, kas vispār nododams no paudzes paudzē. Un tik tiešām man liekas, ka šis stāsts nāk īstajā laikā, kad mums ir jāpārdomā mūsu vērtības pēc dažiem 4 mēnešiem, mums atkal jāiet uz vēlēšanām, mums ir jāsaprot, kas ir tas, kas kops, kas saudzēs, kas atjaunos, kas pārbūvēs, vai tiešām nenocirtīs visas tās birsteles, kas mums ir tik būtiskas un svarīgas un tās saknes neiznīdēs, kas ir mūsu tāda dzīves ziņa. Viennozīmīgi ejiet skatieties Indrānus, tie nav tie Indrāni, pēc kuriem jūs nāksiet mājās un teiksiet atkal ties bāleliņu gabals. Nē, ļoti labs iestudējums. Vēl viena izrāde, par ko es gribu parunāt šajā 2. sezonas epizodē noteikti ir sensacionālā Dailes teātra Valtera Sīļa iestudētā rīkojums numur 2, kas stāsta par 2011. gada notikumiem Latvijas politikā, kad toreizējais prezidents Valdis Zatlers ierosina rīkojumu numur 2, proti atlaist Saimu. Mēs visi to kaut cik nedaudz atceramies, un es domāju, ka šī izrāde ir brīnišķīgs pamudinājums, varbūt domāt un doties uz vēlēšanām, un atkal man jāsaka doties uz vēlēšanām pēc 4 mēnešiem, bet es jau sāku vienkārši jūs sildīt uz to, ka es par to runāšu. Un man pirmais, ko gribas kliegt, domājot par šo izrādi, izcili aktieru darbu. Un es iedomājos, cik aktieriem varbūt ir grūti, varbūt sarežģīti, varbūt kā tas ir emocionāli intensīvi, varbūt iestudēt un runāt ar šiem personāžiem, kurus viņus atveido uz skatuves un savā veidā arī caur šo darbu tiesāt un spriest. Mums jau jātiesā un jāspriež, kā tad ir bijuši šie notikumi, kāda ir bijis viss šī oligārhu lieta, Zatlera lēmums, kāpēc un kur tajā brīdī strādā Rinkēvičs un tā tālāk. Nu, tas ir tāds atkārtošana zināšana māte tiem, kas zināja kaut ko par šiem notikumiem, jaunajai paudzei un man, kam tolaik bija, es neatceros, cik pirms 15 gadiem, mazāk gadu nekā tagad. Es vispār dzīvoju Francijā, Parīzē tajā laikā, skatos pēkšņi ziņas, un Latvijā ir atlaista Saima. Ok, un aizgāju tālāk, es savus krosānus un dzīvoju savu jauniešu dzīvi. Toreiz pat neapzinoties ne to nopietnību, varbūt ne tās sekas līdz galam, ko šis viss dod. Runājot par aktieru darbiem, tie ir absolūti brīnišķīgi. Es varētu bļaut un izcelt un aplaudēt bravo katram aktierim. Protams, man gribas galīgi skaļi nopriecāties par Artūru Krāstiņu izcilo Zatleru. Kā viņš šālo Zatleru, es vienkārši nezinu, man interesētu, kā Zatlera kungs skatās to, kā viņš tiek atveidots, bet tiešām brīnišķīgs aktieru darbs, un arī Lauris Dzelzīts redzams tur uz skatuves, un nav labāks Lembergs iedomājums vispār par viņu. Subatnieks attēloja Šleseru, un Kristīnai Neverauskai, man liekas, tā ir visforšākā, labākā loma, ko es esmu redzējusi. Viņa bija Solvita Āboltiņa. Un, protams, Ilis Čuzuls, Krasteņa, visi aktieru ansamblis, un Roberts Zīli atveidoja Kaspars Dumburs. Es negribu atklāt visu, es tikai gribu teikt, ka šī izrāde ir tāds lineārs politikas atstāstījums, un Edgars Jaunums, ārpēc Edgars Jaunums arī brīnišķīgi atveidoja. Tāds politisko notikumu lineārs atreferējums, kas liek aizdomāties par to, ka varbūt labi vispār, ka mēs esam, un mēs esam mainījušies, un mainās Latvijas politika, un ir mainījusies Latvijas politika, un liekas par to, kas notika arī maijā Revikas Siliņas valdību, arī varētu uztaisīt kādu izrādi pēc kāda laika, bet tur gaidīsim citu režisoru. Ejiet uz teātri. Kā es kurortā? Bet es biju kurortā, un tieši tāpēc, ka es biju kurortā, tieši tāpēc arī nebija podkāsta kā es, jo, ziniet kā, sākas vasara, un tu nekad nevar uzticēties Latvijas vasarā, jo Latvijas vasarā var atnākt, var neatnākt, vai ne? Bet, es neticēju Latvijas vasarai, viņi jau man bija pievilus vienreiz, tāpēc es maija sākumā devos uz kurortu, vai ne? Un kā vajag doties kurortu? Protams, vajag doties ar mammu un bērnu, tas vislabākā komplektācija, kāda vien var būt. Proti, es devos uz kurortu, un paldies arī Maiskin, kas devās uz kurortu kopā ar mani. Starp citās ir skaistu mājas Kalnciem kvartālā 33, kur jūs atradīsiet visu, kas vajadzīgs saules aizsardzībai arī, tā kā bez SPF nekur no mājas neiet ārā. Lūk. Visākās ar to, ka sezona beidzās. Mēs devāmies uz kurortu, un kā tad ir jādod uz kurortu? Pirmkārt, kā izvēlēties īsto kurortu? Pilnīgi viennozīmīgi īstajā kurortā tev ir jābrauc sauļoties, jā, tev ir jābrauc sauļoties, un tu dodies uz kurortu, brauc sauļoties, un tad tev ir jānosauļojas kurortā, bet tev vajadzētu noskaidrot, kas tad tur ir pieejams un kas nav pieejams. Proti, jābūt vismaz vienam apsildāmam basēnam. To jūs noteikti lieciet aiz auss, īpaši, ja jūs ceļojat maijā, tas jums nenoderēs maijā, bet visādi var būt arī visādās dažādās sezonās. Vai ir kāds apsildāms baseins, vai ir tenisa vai paddle court, vai ne? Paddles tagad ir ļoti populārs. Vai ir kāda golfa izklaide, vai ir kādas laivas, vai vēl kaut kādas dažādas izklaides iespējas, īpaši, ja jūs dodaties ar bērniem. Protams,
noskaidrojat, kādas ir ēdināšanas. Vai ir no rīta, pusdienās un vakariņās, to es jums neiesaku, nevajag 3 reizes dienā ēst, nekurortā, nekur citur. Nu, varbūt mājās, ja jūs mākat tā pieticīgi ēst. Bet arī ēdot kurortā, ir jāliek aiz auss tas, ka nevajag grābt visu pēc kārtas. Ne? Tev tā ēdiena karta pēkšņi ir tik nenormāli liela un milzīga, ka tev gribas norīt pilnīgi visu, kas tur ir. Bet nēda maizi, nēda cukuru un izdarkājs, es atbraucu ar -2 kilogramiem, bet dažiem no manas kompānijas tas neizdevās. Starp citu, kurorts, kuru es devos, bija Korfu salā Grieķijā, un Grieķija jau pati par sevi saka, ka tev jāstiek ir vismaz viens vai kāds Dionīs, vai ne? Dionīs tas ir kas? Vīna dievs, tieši tā, un kas tu var būt? Afrodīte. Nu, bet tieši tā. Nu, ziniet, es esmu dažādas kļūdas pieļāvus ceļot ar bērnu, piemēram, 11 mēnešu vecumā mēs devāmies uz kādu māju kalnā, ja? Kur vienkārši šitāda kalnā, kur neviena līdzena vieta nebija. Mēs nodzīvojām nedēļu, un tas nebija prātīgi. Es esmu devusies arī uz Nīcu un uz to galu ceļot ar mazu bērnu, kuram tolaik ir 8 mēneši, un izstaigāt visus pasaules muzejus, izstaigāt visas pasaules pieredzes, un kas tik tur nav, promenādes, restorāns ar mazu bērnu. Nu, tas arī bija visai izaicinoši, bet es esmu secinājis, ka vislabākā izklaides iespēja ar mazu bērnu, īpaši agrā pavasarī, ir došanās uz kurortu, un tāpēc to darīt vajag noteikti. Nu, runājot par Korfu, kādas ir manas tagad atmiņas? Nu, ziniet, ja ir viena vieta šīs planētas Zeme, kur ir vairāk bedres nekā Rīgā un Latvijā, tad tas ir Korfu, ar to es varu apsveikt. Protams, Korfu to arī novērtē, cik ļoti ir vajadzīgi stūri, jebkurai ierīcē, ar ko tu braukā, proti, kāpēc vajadzīgi stūri, un tāpēc, ka čūskiņā jābraukā, ja? Tu vienkārši saproti, ka to čūsku vajag par Rīgu, var praktiski bez stūris braukāt pa Latviju, vai ne? Bet tur tev vajag visu laiku griezt to barānu, kā saka sev priekšā. Nu, protams, jā, par tīrību kārtību. Nu, kas satrauc par tīrību kārtību, jo tev jau maija sākumā ir vienkārši 28 grādi. Kāda starpība, kur tā miskasti tiek nomesta? Nu, ļoti svarīgi vēl ir padomāt par dienas plānu. Ja kāds ir tavs dienas plāns? Nu, es iesaku tādu plānu. Tu pamosties, tu kaut ko uzvelc mugurā, tu aizēji paēst, tu dodies pie baseina vai uz jūru, tu paplunčājies, tā tu atkal dodies paēst vai izdzert kādu dzērienu, tad tu noliec gulēt bērnu, ja tev ir bērns, tad tu vienkārši atpūties, pačilo, palasi kādu grāmatu, varbūt stalkeri palasi, ja? Palasi grāmatu, tad tu atkal domā, kad jāiet dušā, jāsāk ģērbties, jāiet ēst, nu tad pēc ēšanas atkal jāpasēž, un tā tās dienas aiziet. Tā pagāja viena brīnišķīga nedēļa Korfu šajā maijā. Nu, turpinājumā, kā es mācos naudu. Nē, nu ar naudu ir tā, ir labi, ka viņa ir, nav labi, ka viņas nav, ja, un ir arī tas girl math, jeb sieviešu matemātika, ja, ka tu atlaidies nopelni un tā tālāk un tā joprojām, bet es man liekas, ka šajā vecumā tas vairāk nav nopietni, ja, un tas vairāk nav pieklājīgi, un tas vairāk nav hihihaha, tev vienkārši reāli jāsāk mācīties naudu, un agri vai vēl dzīve tev piespiež, ja, tev jādara kāds hipotekārais kredīts, tev vienkārši jāpārskata, kur tavs finanses, kas ar tām notiek, tev jāsāk domāt ne tikai par savu nākotni, bet savu bērnu nākotni, nu tad tev nākas saņemt sevi rokās, un kā saka, mācīties naudu. Un es mācos naudu tagad sadarbībā ar Big Bank. Un tas ir labs tāds spiediens, jo vēlreiz gribu teikt liels paldies, ka atbalstāt 2. sezonas iesākumu. Un šis podcasts tik tiešām iznāk sadarbībā ar viņiem. Nu, tad, kad es domāju par naudu vispār, es domāju, ka tāds vidējais latvietis tā līdzīgi domā par naudu. Ja tiem, kam ir daudz naudas, tie ir slikti, tiem, kam nav naudas, tie ir labi. Nu, labi, es tā nedomāju. Bet es domāju, ka mēs ļoti daudz tikām pie savām pirmajām bankas kartēm, ka cik mums bija gadu 12, 14, 16, mamma, tētis vai brālēns, māsīts, es nezinu, kas mums varēja aizvest ar mūsu dokumentu uz banku un uztaisīt pirmo bankas karti. Tieši tā precīzi notika arī ar mani. Man pirmā bankas karte un konts ir arī tagadējā bankas karte un konts, un es nekad neesmu līdz galam painteresējusies, piemēram, cik maksā konta uzturēšana, vai ne? Cik maksā karte, cik maksā šis un cik maksā dažādi bankas pakalpojumi. Protams, ka banka sūta dažādas atgādinājumus, vēl kaut ko, bet, nu, come on, man reizēm nav laika izlasīt WhatsAppā visas ziņas, kur vēl bankas īziņas. Un, jā, un izrādās, ka es maksāju par konta izturēšanu, izrādās, ka es maksāju par bankas karti un par dažādiem pakalpojumiem un arī par naudas izņemšanu, piemēram, lielākas summas izņemšanu bankas kontā. Nu, protams, runājot par kontiem, tad vienmēr jāpadomā, cik tādu kontu vispār ir. Un es arī padomāju, man ir pusotrs. Viens ir tas, ko man 12 gados uztaisīju, un otrs tas, kad es ņēmu studiju kredītu, vai ne? Kur tad mēs ņēmām to studiju kredītu? Nu, tur, kur deva, tur, kur tev vecāks kāds atnāca līdzi nogalvoja, mamma vai tētis, un tad iespējams, ka tu to studiju kredītu maksās. Tad es nesen uzzināju, ka es joprojām maksāju to studiju kredītu. Tieši tik nevesela finanšu attieksme ir man. Kādreiz pārskaitīja lielāku naudas summu uz kādu citu kontu, un es zināju, ka tur tā nauda vilksies nost, bet izrādās, viņa ir jau novilkusies. Un tāpēc mans kredīts tagad
Kā saka, jāturpina man maksāt. Bet es teiktu tā, ka arī vidējiem latvietim, kad es parunāju apkārt, ir tāds pusotrs konts, ja? Viens ir tavs tas konts, ko uztaisīja bērnībā, otrs ir tavs kredītkonts, par to, ko tu daudz maz zini. Nu, lai nebūtu tukša runāšana, tad te arī daži pētījumi. TNS, piemēram, pētījums, kas veikts pagājušajā gadā, liecina, ka Latvijā puse, ja 51% iedzīvotāju atzīst, ka neseko līdzi ar konta uzturēšanu saistītajām izmaksām dažādās bankās, bet 36% norāda, ka dara to dažkārt, bet tikai 12 regulāri. Tas taču ir ārprāts, kā jūs par uzvedaties. Un tam man liekas, jā, briesmīgs pētījums, briesmīgi dati, bet es pati esmu viens no šī, kā saka, no šiem datiem. Ne? Un te arī maza statistika, ka Latvijā katram otriem ir tikai viena banka, kuras pakalpojums izmanto. Savukārt Lietuvā, Igaunijā tieši pretēji, viņi netur visus vēžus vienā kulītē, viņi tos vēžus atlapa pa vairākām, 3 un 4 kulītēm, ja bankām, citur uzkrājumi, citur investīcijas un tā tālāk un tā joprojām. Mēs esam ļoti konservatīvi attiecībā uz bankām. Piemēram, Igauni atkal māk naudu labāk. Tā. Nu, tāpēc ir vērts paskatīties, kas tad notiek ar tiem uzkrājumiem, kas notiek ar to kontu, jo, ja tev tā nauda vienkārši guļ konto, ja viņi tur vienkārši guļ, tad viņi vienkārši izkūst, ja viņi vienkārši apēd inflācija. Tāpēc ir pēdējais laiks izvēlēties varbūt risinājumu, kas ļautu vai naudai, kas vienkārši tur guļ pagaidām, ja? Vienkārši sāk strādāt un sāk pelnīt, piemēram, Big Bank piedāvā 2% gadā par tavu kontu atlikumu, tu to redz arī katru mēnesi. Nu, protams, tā ir arī alternatīva drošībai, jo, piemēram, pavisam nesen šeit ārpus vienā no Rimi, vienai lielai bankai, manai bankai, tai pirmai bankai. Viņai vienkārši pēkšņi nestrādāja bankas kartes, un tu nevarēji norēķināties, ja tev nebija skaidra nauda. Un tā kā man nav citam kontam piesaistīta bankas karte, tad es vienkārši paliku gribot. Ja? Un tāpēc es esmu pilnīgi droša, ka man ir jānodrošinās tagad un jābūt ar alternatīvai. Proti, kādreiz tehnisku iemeslu dēļ var nestrādāt viena banka, tāpēc tev ir kāda nauda, un otrā bankā tas ir ļoti labi. Nu, un vēl kas interesants tāds dats un pētījums ir, ka Latvijā privātpersonu konto stāv ap 9 miljardiem eiro. What? Tātad nabagi mēs neesam. Respektīvi, es izdarīju baigo fundamentālo soli jūnijā, kad aizrāvos ar savu dārzu. Es atvēru tad vēl vienu kontu. Tas bija ļoti viegli izdarāms un aicinu aizdomāties arī tevi par to. Arī mani Big Banks pārbaudīja manu identitāti un tā tālāk, bet ļoti viegli bija atvērt kontu. Vienkārši daži klikšķi, dažas minūtes un konts bija atvērts. Protams, tev jābūt līdz tavam ID dokumentam. Es ceru, ka tev patika šī rubrika un ka tu nedaudz arī aizraujies ar finanšu pratību, jo tā finanšu pratība tagad uzglūda no katra stūra. Un vēl viena lieta, ko tu var likt aiz auss, ka, piemēram, Big Bank piedāvā izņemt dienas limits no savu kontu 5000 eiro. Vienkārši pēkšņi vajag 5000, nu, piemēram, lai sāktu otro podcastu sezonu. Vasara, protams, ir ceļošanas laiks, un mēs esam likuši visu likums uz to, ka šī vasara būs nenormāli karsta, jo esam pelnījuši kompensāciju par pagājušo gadu. Protams, kompensācijas mums patīk, tāpēc tagad mēs mācīsimies runāt kā vajag. Es esmu par to, ka ir visādas izlūksnes, un man ļoti patīk dažādi veidi, kā mēs Latvijā runājam. Gan dažādas izlūksnes, gan dažādi tur žargoni. Nu, kas tik nav ieviesies no vācu laikiem, krievu laikiem, viss kaut kas. Un mums ir jāsaprot, ja mēs, piemēram, braucam uz Kurzemi, ja, tad jārunā pa kurzemisko, ja mēs braucam uz Latgali pa latgalisko, un ja braucam uz Vidzemi, nu šitā nerunāja tā kā es, ja, tad jārunā pa vidzemisko. Bet es sākšu ar savu mīļo kurzemīti, jo ideja šai rubrikai man radās, nu, varbūt kaut kāds 3-4 gadus atpakaļ, tad, kad es braucu uz Mērsagu, un tur ir tāds un Mārcim ir tāda kafejnīca, viņam tur ir fish and chips, un viņš mums kaut kādā tādā diezgan jautrā kunga prātā pēkšņi sāk stāstīt par visādiem veidiem, kā runāt tur tāls un tukuma pusē. Un ko viņš saka? Viņš pirmkārt norāda dažas galotnes, nu diezgan daudz dažas galotnes. Tad viņš saka, kāpēc es braucu uz Rīgas, nesaprotu, kāpēc tur viens liekas burts uz tās zīmes. Domāju, kāds liekas burts? Rīga. Ir taču Rīga, nav taču Rīga apriš, kam tas apriš, kam tērē naudu. Nu, tāda maza ideja bija Mārcim. Vēl viņš stāstīja par lecskapi, ja, par skapi, kas lecskapis tātad tur esot, un arī bendārs, ja, bendārs, nevis bērnu dārs, bet bendārs, nu, bišķi tā kā pēc bendēm izklausās. Nu, tādas dažādas atmiņas man attāvs atmiņā, un tad es domāju, ierakstīšu tredos, pavaicāšu jums, dārgie klausītāji, dārgie cilvēki, kādas tā izloksnes jūs zināt, un kāda forša vārdi vazaņķismi ievazājušies ir valodā. Nu, piemēram, tukuma pusē vēl saka, ka grib ēst, nevis ēst, tā raksta Toms Grasis, tā viss saka pitragā, ir aid, nav aid, nē, taču saka, ka netak, un Georgijs Reimartus zina stāstīt, ka Latvijā izdala 3 dialektus un apmēram 500 izlokšņu. Spans, esot spainis, piemēram, es pilsīju pilspannu ar mellenēm, visi tie ievazājumi kā ķisens, širts,
ķēķis, šmucīgs, štrāse. Tas viss no vācu valodas nācis, Inese Zilmane atgādina. Jā, tā bija gan. Tukumā, starp citi, visi vakarā guļ gultās, jā, ar garo U. Ārprāts, kā man arī nepatika kultūra, raksta ar U garo, un tur tā nav, ja, kultūra, ja. Kultūra nečakarēt. Gultā jūs varat gulēt. Līdz man izmācīja no Zemgales vidienes, iebrauks latviešu valodas skolotāja Tukumā, pavasaros zied krēķi, bet Liepājā ir gružvedējs un visi iet pīpāt. Vēl var švitināt kājas dīvānā, bet Ventspilī, ja nav apmierināts ar situāciju, savelk lūpas čummā, ja? Nu, kaut kas nav. Kā tur ir, es nezinu, varbūt uz Lemberga jāapstāst. Nu, vēl es labu laiku pati rakstīju skulpsts, un tad man iemācīja, ka pareizi ir skulpsts. Nu, tāds brīnišķīgs pastāsts. Madara biedriņa arī saka, viņai draugi nāk no Liepājas, un ka vienmēr saka, ka ir gruškast, ka nav ods, bet ir knausis, un ka soma nav jāliek uz zemes, bet pie zemes. Un vēl viens džeks no Rojas teica tā, ka draugs iedala tā čoms, čoms un čuvāks, iedalot draudzības pakāpi no zemākās uz augstāko. Arī varat tā izgūt, ja? Ļoti forši. Mēs Liepājā neraujam galotnes, ja? Ko tad jūs ieraujat? Nu, beidz Liepājā pilnīgi normāli runā, vispār nav nekāda akcenta. Nu, mums te sākās tāda diskusija, nu, mums patīk diskutēt, un es mīlu tredistus, es vienkārši jūs izmantoju, mīlu un dievinu, labprāt ar jums dzīvoju. Man Omiša arī tieši tādas vārdus lietoja un pieķēra sevi, ka šādas vārdu lietojam, piemēram, tankšteli, driķers, ķēķis, šūplādi. Nu, tas ir ļoti skaisti, tas vienmēr atgādina veco paudzi. Gumīdirs, dzirdu pirmo reizi, pat nezinu, kas tāds ir, bail noskaidrot. Un driķers, ziniet, kas ir driķers? Durvi rokturs, neraust to driķeru, nāc tik iekšā. Un pie Liepājas Omis šos pašus vārdus izmantoja, tikai teica nevis šūplāde, bet šūflāde. Un, jā, dažādas foršas atmiņas arī no jums. Un krūšturs, pupvest. Nu, pie pupvesta mēs tad arī varam palikt. Es ceru, ka jums bija diezgan jautri uzzināt, kā tad jārunā Kurzemes pusē un Rojas pusē, un kur tad tik brauksiet, tur tik arī runāsiet. Un paldies, ka klausāties podcastu. Kā es? It's so good to be back. Ir tik labi atgriezties atpakaļ šeit ar jums.